Man bieži jautā, kāpēc notiek lietas tā vai citādi, kāpēc mēs nespējam apvienoties, kāpēc mums paliek arvien dziļāka bedra. Mēs šobrīd esam, diemžēl, koloniālā pārvaldē CILV, kur pārvalda, un līdz ar to ir ļoti, ļoti grūti kaut ko mainīt, jo paklausieties Lato lapas par šo te vienotības, vai kā es saku, dalītāju vēzi, kurš ir pārņēmis pilnīgi visas varas struktūras. Mums ir jādomā, kā apvienoties, kā cilvēkiem pēc iespējas vairāk mēģināt savienoties kopā. Šodien es ielikšu tādu ļoti interesantu ziņu, ko pasniedzis ir Aivars Ratnieks par vēja fermām, kā viņš saka, vēja fermas. Tas tāds ļoti labs cīnisks varbūt, bet atbilstošs nosaukums, jo tieši tās ir tiešām vēja fermas. Un es ļoti, ļoti vēlētos, ka jūs tiešām maksimāli dalāties ar šiem video, ka jūs maksimāli liekat atzīmes, ka jūs iemācieties paši šos video nopumpēt, likt kaut kur citur vai pievienot cilvēks kanālam. Tas nav vajadzīgs man YouTube par to nemaksā nevienu santīmu, bet ir jāsaprot elementāra lieta, kad jo vairāk cilvēki dabūs šo informāciju, dažādu veidu informāciju, jo labāk varbūt kaut kas ātrāk varētu mainīties, teiksim tā, Iespējams, ka varētu. Es nesaku, ka tas notiksies, bet iespējams, ka varētu mainīties. Jo, ja cilvēki ir informēti, tad vismaz viņiem ir lielāks iespējas par kaut ko domāt. Ja cilvēki nav informēti, tad viņiem domāšana vienkārši nevar būt, pēc ka viņi vienkārši nezina, par ko vispār domāt. Jo jābūt ir informētam. Pāris dienas atpakaļ man bija diezgan smaga saraksta ar vienu puisi, kurš arī uzskatīja, ka vēja parkiem ir jābūt. Un, diemžēl, puisis nebija noskatījies nevienu video, nevienu informatīvo materiālu, viņš vienkārši uzskatīja, tāpēc, kad panorāmā tā stāsta, Sorosīt melziņās tā stāsta, ka tur viss ir labi, ka tur viss ir zaļi, un pirmajā brīdī jau tiešām tā liekas, kad vējiņš uzpūš, pa spārnaņiem, un spārs arī lido ar spārnaņiem, bitītes lido, un kad viss būs labi, bet tad, kad iedziļinās dziļāk šajā tēmā, tad ir skaidrs, ka tā ir patiesībā fantastiska Latvijas iznīcība, kurā piedalās patiesībā lielākā daļa no pie varas esošajām partijām. Un līdz ar to jādalās ar visu veidu materiāliem. Cits cilvēks man mēģināja teikt, ka varbūt ir jāstrādā tikai ar ģīmi grāmatu, kad YouTube nav laba platforma, cits uzskata, ka kādas citas platformas, Telegrams vai Instagrams vai TikToks nav labs. Es uzskatu, ka nav tādas labas sliktas platformas. Vienkārši kāds ir pieredze pie vienām, cits ir pieredze pie citām. Kas ir mans subjektīvs vērtējums, kas ir labāks, es šobrīd neizpaudīšos šeit, tas nebūtu būtiski, bet, manuprāt, YouTube tajā ziņā ir ļoti labs ar to, ka YouTube'ā jūs varat redzēt ļoti sakarīgus materiālus, kurus jūs varat redzēt arī pēc gada vai diviem. Jūs varat arī no YouTube paliek gan arvien grūtāk, bet tomēr var nopumpēt šos te materiālus arī uz ārējo cieto disku, uzsver ārējo cieto disku, un jums šie materiāli saglabāties. Jūs šos materiālus pēc tam variet arī tie, kas māka sagraizīt sīkākās daļās, variet padalīt tālāk. Īsāk sakot, ir daudz dažādas lietas, kā jūs varat mēģināt šos materiālus izplatīt, bet pats galvenais, kad viņi slēpj informāciju, mums ar šo informāciju ir jādalās, un aicinu visus, tāpēc būt daudz atbildīgākiem. Vēl aicinu rakstīt komentus, komentam vajadzētu būt vismaz 5 vārdu sastāvā. Par šo puisi vēl piebildot, jaunais puisis man atvainojās, izdzēs pat pāris savus komentus ārā, kurus bija man veltījis. Un teica, ka viņš ir sapratis un jau raksta tādas lietas, kad kā varētu šos vēju parkus mēģināt stādināt, kā varētu iesaistīties kaut kādā darbībā, lai to stādinātu. Tiešām vēlreiz uzsveru, kad visiem ir jāmēģina savienoties, un man prieks, ka vismaz vienu cilvēku man izdevās pārlaust, būtu pareizā virzienā, tas nebija ļaunprātīgi pārlaust, bet kad cilvēks sāk kaut ko saprast, protams, ja šajā diskusijā būtu iesaistījušies vēl citi cilvēki, kur arī saprot šīs lietas ar saviem argumentiem, tad šī pozitīvā demagoģija vai pozitīvā skola būtu nostrādājusi labāk.
Labi, pateicos par uzmanību. Iedošu jums noteikti noklausīties Aivara Ratnieka teikto. Un tas ir ļoti, ļoti nopietns video, ar kuru tiešām ir jādalās. Ja? Un jāsaprot, ja tūlīt tuvojās vēlēšanas, daudzi vēlās iet vēlēties un kārtējo reizi uzkāpt uz grābekli un kārtējo reizi izvēlēties savu jaunus vagarus, jaunus saimniekus. Lai arī pa lielam es domāju, ka vēlēšana rezultāti plus mīnus jau ir zināmi. Ja? Ar mazām niansēm varbūt, ja? Ļoti mazām niansēm. Un tieši tāpēc domāju, ka nevar kāpt 35 gadus uz vienu un to pašu grābekli, izvēlēties savu jaunus saimniekus. Tāpēc varbūt ir pienācis laiks citiem nopietnākiem risinājumiem. Vai, ja mēs nevaram šajā brīdī pilnīgi neko lemt un pilnīgi neko ietekmēt, tad varbūt ir vienkārši pacietīgi, kā ķīniešu sakām vārdā ir teikts, sēdēt mierīgi upes krastā un gaidīt, kad ienaidnieku līķis papeldēs garām. Pateicos par uzmanību. Kas ir ar nepatstāvīgu frekvenci, tiek iepludināti kopējā tīklā, bet tā kā patērētājiem jāpiegādā ir elektroenerģija ar patstāvīgu apmēram 50 Hz frekvenci, tad ir jāsabalansē, ko spēj izdarīt tikai patstāvīgas elektroenerģijas ražotāji, tas ir HES un TEC. Norvēģija gandrīz visu elektroenerģiju ražo hidroelektrostacijās, izmantojot upes un fjordu ūdens līmeņa svārstības. Tas ir lētākais veids, kā iegūt elektroenerģiju ar patstāvīgu frekvenci, un tikai minimāla daļa iegūs no zaļās enerģijas iegūs avotiem. Līdz 2021. gadam, lai izlīdzinātu uzstādīto saules paneļu un vēja parku saražoto elektroenerģiju, Norvēģi maksāja 40 miljonus eiro, bet pēc pieslēgšanās 2021. gadā Dānijas, Vācijas, Lielbritānijas starpsavienojumam, kur tiek tagad pamatā ražot tikai zaļā vēja un saules enerģija, balansēšanas izmaksas no 40 miljoniem pieauga līdz 400 miljoniem, kas gala cenā vietējiem patērētājiem no 30 eiro pārvērtās par 230 eiro par megavatstundu. Starp citu, Norvēģi pašlaik plāno atslēgties no šīs starpsavienojuma ar Vāciju, Dāniju un Angliju. Tieši tāds scenārijs pašlaik gaida mūs, jo būvējot saules paneļu vēja parku jaudu, mums proporcionē jāpalielina TEC darbības jauda, kas sabalansēt šīs fake zaļās enerģijas frekvenci, kas pēc mēģina teiktā ir pats dārgākais, TEC ir pats dārgākais elektroenerģijas iegūšanas veids, kaut tie ir meli, jo strādā nozīdīgā OIK schēma. Šai nozīdīgām schēmā, kas sadārdzina elektroenerģijas cenu, ir tas, ka TEC saražo to siltumu tikai nedaudz iepludina Rīgas siltumtīklā, pamatojot uz Rīgas siltuma neizbūvētajiem siltumtrasēm, kas palielina elektroenerģijas cenu vismaz par 25%, jo tiek lobētas koģenerācijas stacijas, kas piegādā siltumu Rīgai, bet par kuru saražotu elektroenerģiju mēs visi Latvijas iedzīvotāji, patērētāji maksājam OIK. Trešie nozīdīgie meli no visu zaļās elektroenerģijas par propagandistu mutēm jau ir, zinot Norvēģijas pieredzi, atslēgšanās no Brel, paziņot, ka tikai par 5% palielināsies šie balansēšanas izdevumi. Konferencē Igaunijas enerģētiķi pierādīja ar faktiem par to, ka jau tagad mūsu kopējā tīkla balansēšanas izdevumi ir 20% no patērētās elektroenerģijas cenas, un tas turpināsies gadiem ar tendenci augt sakarā mūsu mazo tīklu. Starp citu, tika apstiprināts manis iepriekš rakstītais, ka Spānijā pazuda elektroenerģijas padeve tikai no 0,17 Hz svārstības, jo nav pietiekami TEC, kas spētu balansēt tīkla frekvenču svārstības. Savukārt pie Brel atslēguma, kad radās svārstības par 0,42 Hz, mūsu tīkls izturēja, ko spēja nokompensēt hidroelektrostaciju un TEC jaudas. Par to, ka Latvenergo koruptīvā schēma kļūst par vienīgo AS vēja parka akciju turētāju, lai varētu grāmatvedības uzskaits datos noslēgt nevis miljonus, bet miljardu investīciju izzakšanu no patērētājiem acīm, kur tikai 3 megavatu vēja ģeneratoru būvniecība, uzturēšana, utilizācija izmaksātu 10 miljonu eiro. Tā kā tik mazu ģenerators nav plānā būvēt, tad varat paskaidrot, cik gala rezultātā mums nozaks un cik turpmāk izmaksās mums elektroenerģija. Pagājušā gadā
par mums izzakto 257 miljonu Latvenergo peļņas, tikai 190 miljoni tika pārskaitīti valsts kasē, kaut arī tas nav privātais, bet gan mūsu valsts iedzīvotāju kopējais uzņēmums. Ja neesat dumi, tad sapratīsiet, ka zaļā enerģija globālis Francijā noslēgtais zaļā kursa līgums, kas izveidots kā neatkarīga valsts pakļaušanās līdzeklis to ekonomikas sagraušanai, uzsēdinot uz elektroenerģijas atkarības adatas, kā tas jau notiek Lielbritānijā. Aizliedzot fosīlos akuras līdzekļus gan siltumu, gan ēdienu pagatavošanu. Visu, kas konkrētā laikā var aizstāt elektroenerģiju, tādējādi radot apstākļus, neiespējams apstākļus iedzīvotāju izdzīvošanai. Nesen bija Londonā, kur pieņems likums nojaukt mājām skursteņus, bet ja nav iespējams, tad aizmūrēt visu apkuras katlu, krāšņu, kamīnu, plīts, dūmodu izējas. Nezināju, ka Angļi tik mīksti un vienkārši pakļaus globālis valdības pavēlēm. No rīta panorāmā paklausījos Meļņa Murgas par to, ka sabiedrībā izveidojusies nepareizs viedoklis par vēja un saules parku efektivitāti. Lietuvā esot jau uzbūvēti vēja parki ar 2000, bet Latvijā tikai vecie parki ar 130 megawatu jaudu. Ar vēja parku būvniecību tikšot sakārtots atsevišķas pagastu infrastruktūras radītas desmitiem darba vietu, bet galvenais rādītais pašreizēji rēķini, kuri pašlaik vēl neaugot. Pagājušā gadā Latvenergo peļņa bija 257 miljoni, no kuriem valsts, tas ir mūsu kopējais uzņēmums, tikai 109 ieskaitī valsts kasē, bet pārējos 67 miljonu dividendu liktenis publiskos medijos nav atrodams. Protams, miljardus nenozaks, ja neieguldīs miljonus, tāpēc jau radušos zaudējumus var nosekt ne no savas kabas, bet to valsts uzņēmuma peļņas, lai šķietams skaistos populistiskos projektus varētu turpināt. Tātad pats galvenais secinājums, cik saražotās zaļās Pats galvenais secinājums, cik saražotās zaļās elektroenerģijas tīklā iepludinās, tik proporcionāli pretī ir jānodrošina balansēšanas jaudas no termoelektrostacijām, kuras visefektīvāk dažu sekundžu laikā spēj izlīdzināt radušās frekvenču svārstības. Kas nozīmē, ka palielinot zaļās enerģijas ražošanu, proporcionāli jāpalielina termoelektrostaciju jauda. Kamēr Melnis mums špīlīs pa Latgāju, kur radīs vēja parki, Krauze tomēr laikam nācis pie prāta un norāvis stopkrānu. Lai zaļiem zemniekiem neiznāk jau trešo reizi iešaut savu kājā, kā ar Covid afēru, kad izrādās, ka vakcīnas ne tikai nepasargā no saslimšanas ar neesošu vīrusu, bet pretēji sakropuļo un nogalina. Vai kā ar balsojumu par Stambulas konvenciju, kas ir pretrunā tikai ar ZZS dotajiem solījumiem par ģimenisko vērtību saglabāšanu, ko deva saviem vēlētājiem, bet ir pretrunā ar valsts satversmi. Un tagad beidzot visi ir pamodušies. Un Polija jau atjauno savus ogļu termoelektrostacijas. Vācija atkonservējas 8 atomelektrostacijas. Igaunija straujam tempiem plāno celt atomelektrostaciju pie Tallinas, lai spētu sabalansēt savu saražoto zaļo elektroenerģiju. Bet Melnis vēl pūš pīrīt sabiedrību par lēto saules vēja parku elektroenerģiju. Man prieks, ka Ursula ar savu zaļo kursi atkal sev iešā uz kāju, jo nezinu, cik ilgi vēl Norvēģi cietīs, lauzīs balansēšanas līgumu, atslēgsies no starpsavienojuma vai pieprasīs pilnībā sekt ražošo zaudējumu, saka Eiropas zaļās elektroenerģijas balansēšanu. Spānijas variants bija tikai brīdinājums tam, kādā pakaļā ir Eiropas zaļā kursa politika, un ja mums būtu normāli valdīt, tā saprast visu šī zaļā kursa katastrofas nopietni, un ka tiem lēšanu uz Igauņu zaļajiem bāliņiem nenāktos līst uz ceļiem un maksāt bargas naudas par Ulmaņu laiku PSRS laiku celto KES un TEC izmantošanu, lai izlīdzinātu viņu saražoto zaļo elektroenerģiju. Ja Norvēģi izlems atslēgties no starpsavienojuma, tad pie šīs korumpētās valdības tādi kā Siliņa Melnis varētu visu Baltijas varas saražoto zaļās elektroenerģijas balansēšanas nastu uzkraut mūsu valsts elektroenerģijas patērētājiem. Domāju, nebūs ilgi jāgaida līdz tam brīdim, kad valstīm būs jānoslēdz līgums par saražotās zaļās elektroenerģijas atļauto daudzumu par balansēšanas termoelektrostaciju piespiedu nodrošināšanu vai arī tās balansēšanas kompensācijas mehānismu. Ja tomēr notiks plānotā vēja saules parku būvniecība, tad domāju, pirmie, ko uzmetīs mūsu valdība, būs mazie saules paneļu īpašnieki, kuriem liekas iepludināt saražotu elektroenerģiju kopējā tīklā, liekot iegādāties pašpatēriņam enerģijas uzkrāšanas iekārtas, lai palielinātu balansēšanas jaudus korumpētajiem vējaparkiem. Nosīt karus mājās mums. Sakurnājam pēc lietas.
Man tomēr prieks, ka atslēgšanās no brela vismaz daļai izjauks korumpēto vēja parku būvniecību un graus ierēģņu un amatpersonu uzticību par izplatītajiem meliem, ka tas neietekmēs elektroenerģijas cenu patērētājiem. Labi, beigšu vēl plānā līdz vēlēšanām ir pastāstīt, kā Krause plāno iznīcināt valsts mežus. Arī paturpināšu, ko labu pastrādāja šī sasaukuma Krāslavas novada domas deputāti un tiesību sargājošās iestādes. Labi, ar labvakaru, paldies jums! Did you know your green energy isn't so green? Here are some facts that might shock you. Let's get started. Did you know that the average wind turbine there is 165 to 200 tons of steel just in one base? 850 to 900 cubic yards of concrete or 1,000 US tons in each base. Not sounding very green. Now let's move on to oil used. This will shock you. 700 gallons of oil in each turbine, and oil has to be changed every 6 months. Enough to change your car's oil 700 times or 3.5 million miles. And prone to leaking oil into groundwater. Now let's talk life expectancy of wind turbine blades is around 15 to 20 years. 85 to 90% are not recyclable. Used blades are cut up and buried out in the Arizona desert. Conclusion is that green energy is not clean. It's very dirty. Thanks for watching. Wind and solar farms and enough batteries. The simple truth is that we can't, nor should we want to, not if our goal is to be good stewards of the planet. To understand why, consider some simple physics realities that aren't being talked about. All sources of energy have limits that can't be exceeded. The maximum rate at which the sun's photons can be converted to electrons is about 33%. Our best solar technology is at 26% efficiency. For wind, the maximum capture is 60%. Our best machines are at 45%. So we're pretty close to wind and solar limits. Despite PR claims about big gains coming, there just aren't any possible. And wind and solar only work when the wind blows and the sun shines, but we need energy all the time. The solution, we're told, is to use batteries. Again, physics and chemistry make this very hard to do. Consider the world's biggest battery factory, the one Tesla built in Nevada. It would take 500 years for that factory to make enough batteries to store just 1 day's worth of America's electricity needs. This helps explain why wind and solar currently still supply less than 3% of the world's energy, after 20 years and billions of dollars in subsidies. Putting aside the economics, if your motive is to protect the environment, you might want to rethink wind, solar, and batteries because, like all machines, they're built from non-renewable materials. Consider some sobering numbers. A single electric car battery weighs about half a ton. Fabricating one requires digging up, moving, and processing more than 250 tons of earth somewhere on the planet. Building a single 100-megawatt wind farm can power 75,000 homes requires some 30,000 tons of iron ore and 50,000 tons of concrete, as well as 900 tons of non-recyclable plastics for the huge blades. To get the same power from solar, the amount of cement, steel, and glass needed is 150% greater. Then there's the other minerals needed, including elements known as rare earth metals. With current plans, the world will need an incredible 200 to 2,000% increase in mining for elements such as cobalt, lithium, and dysprosium, to name just a few. Where is all this stuff going to come from? Massive new mining operations, almost none of it in America, some imported from places hostile to America, in some places we all want to protect. Australia's Institute for Sustainable Futures cautions that a global gold rush for energy materials will take miners into remote wilderness areas that have maintained high biodiversity because they haven't yet been disturbed. And who's doing the mining? Well, let's just say that they're not all going to be union workers with union protections. Amnesty International paints a disturbing picture. The marketing of state-of-the-art technologies are a stark contrast to the children carrying bags of rocks. And then the mining itself requires massive amounts of conventional energy.
as do the energy-intensive industrial processes needed to refine the materials and then build the wind, solar, battery hardware. Then there's the waste. Wind turbines, solar panels, and batteries have a relatively short life, about 20 years. Conventional energy machines like gas turbines last twice as long. With current plans, the International Renewable Energy Agency calculates that by 2050, the disposal of worn-out solar panels will constitute over double the tonnage of all of today's global plastic waste. Worn-out wind turbines and batteries will add millions of tons more waste. It'll be a whole new environmental challenge. Before we launch history's biggest increase in mining, dig up millions of acres in pristine areas, encourage childhood labor, and create epic waste problems, we might want to reconsider our almost inexhaustible supply of hydrocarbons, the fuels that make our marvelous modern world possible. And technology is making it easier to acquire and cleaner to use them every day. The following comparisons are typical and instructive. It costs about the same to drill one oil well as it does to build one giant wind turbine. And while that turbine generates the energy equivalent of about 1 barrel of oil per hour, the oil rig produces 10 barrels per hour. It costs less than 50 cents to store a barrel of oil or its equivalent in natural gas, but you need $200 worth of batteries to hold the energy contained in one oil barrel. Next time someone tells you that wind, solar, and batteries are the magical solution for all our energy needs, ask them if they have an idea of the cost. Why is that jet flying so close to our house? At last, those planes are flying where they belong. That's right. Over the homes of poor people. Top secret CIA Weather Control Division, Dick speaking. I mean pizza store! Oh, it's you, Stan. What kind of favor?
Pasaki man, cik ilgi vēl par visu valdīs. Tums un neprāts manu tautu skaldīs. Pasaki man, cik ilgi vēl viņi aizsegs man soli. Pasaki man, cik ilgi vēl viņi valdīs pār pasauli. Pasaki man, cik ilgi vēl tavas acis būs cilt. Un cik tik vēl noteiks tev diktēs, kur iet. Pasaki man, cik ilgi vēl viņi atņems man soli. Pasaki man, cik ilgi vēl pasaki man, cik ilgi vēl pasaki man, cik ilgi vēl tava dvēsele klusēs. Pasaki man, cik ilgi vēl viņi atņems man soli. Pasaki man, cik ilgi vēl tumsa valdīs pār pasauli. Strīdainās debesīs jaunas dienas rīts. Strīdainās mākoņos gaisma dzīvs. Strīdainās debesīs dvēseles sauc. Strīdainās debesis ir jāpārtrauc.